Sveicināti, dārgie radioklausītāji un jaunieši raidījumā Vērtību kompass. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šī reizē es vēlējos parunāt par darbu, sabatu un izdegšanu. Mēs aplūkosim iespējamos burnauta cēloņus, apstīsimies, kas tieši ir sabats un kā to praktiski ieviest mūsu dzīvēs. Tā būs tāda vērtīga un praktisks raidījums. Mēs visi zinām 10 baušļus, un viens no tiem, 3. bauslis, ir piemini sabata dienu, kad tu to svētī. Bet īstenībā mēs to arī neesam pievēršuši uzmanību, tad šis ir garākais no visiem baušļiem, un viņš aizņem 3/3 teksta no visiem 10 baušļiem. Tādēļ es vēlos nolasīt to visā tā kontekstā pilnībā. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. 6 dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus, bet 7. diena ir sabats tam kungam, tavam dievam. Tev nebūs nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponei, nec tavam lopam, nec tavam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo 6 dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un 7. dienā tas kungs atdusējās. Tāpēc tas kungs svēties sabata dienu, lai tā būtu svēta. Tātad šis ir 3. bauslis, un atgādinājumam visi 10 baušļi atrodas 2. Mūzes grāmatas 20. nodaļā. 2. Mūzes 20. Bet es nenolasīju pašu baušļu sākumu. Un šis ir ļoti svarīgi, lai saprastu, ko šie baušļi cenšas panākt. Un šie baušļi iesākas šādi 20. nodaļā, 2. pantā. Es esmu tas kungs tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Un tā ir maza piebilde sakot, ka Dievs paskaidro, kas viņš ir. Un viņš saka, ka viņš ir tas, kas ir izvedis Izraēla tautu no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un tad pēc tam seko šie 10 baušļi, jeb likumi, kurus Dievs uzliek uz Izraēla tautu, viņi parakstās un vēlas tiem sekot, un Dievs svētī, ka viņš tad apsola, ka viņš viņus svētīs, ja viņi seko šiem baušļiem. Tātad 10 baušļi un Dievs, viņi ir par brīvību. Par brīvību no tirānijas, no ļaunuma, no grēka, ko darīs citi cilvēki. Jo 10 baušļi ir par to, ka Dievs ir par dzīvību, mēs sakām, nebūs noslapkavot, par īpašumu, par to, ka katram var būt savs sieva, savs vīrs, par mantu, ka tev var būt savs manti īpašumi, vai ne? Un arī, ka tu vari būt brīvs un ka tu pats neesi vergs, tādēļ, ka tu vari arī atpūsties. Tātad, kas ir sabats? Sabats, tas pavisam vienkārši sakot, ir īpaša diena nedēļā. Un sabats no ebreju valodas nozīmē pārtraukt un atpūsties. Tā ir viena diena, kurā tu nestrādā. Un 2. Mūzes 34. nodaļā drusku vēlāk ir teikts arī, 6 dienas tev jāstrādā, bet 7. tev jābūt mierā. Arī aramā un pļaujamā laikā tev jāiet un miers. Tas nozīmē, tad, kad ir daudz darba vasarā, kad ir daudz ko darīt vai rudenī. Tātad Dievs bija ļoti skaidri noteicis šo sabatu ievērošanu vecajā derībā Izraēla tautai, un pavisam skaidri sakot, arī tas jāietur ir visu laiku. Arī tad, kad liekas, kad ir daudz, vai arī kad patiesi ir daudz ko darīt. Un Dievam sabats bija tik svarīgs, ka mēs zinām, vecajā derībā
bija arī sods par to, ja to neievēroja, nāves sods, bet arī Dievs sodīja Izraēlu tautu ar došanos trimdā 70 gadu garumā, tieši tam dēļ, ka viņi neievēroja sabatu, un nevien paši, bet arī zemi. Zemē arī bija prasīts katru 7. gadu iet sabatā, to nelietot. Un tas viss bija tāds uzticības jautājums par Dievu, ka viņš dos gana augļus un ēdienu un visu pārējo, lai šī 7. gadā šī zeme varētu tikt neapārta, bet lai viņi atpūstos. Un par cik viņi nebija ievērojuši 70 reizes, tad par to viņi sūtīja trimdā. Uz 70 gadiem par katru gadu, kad zemē netika ievērots sabats. Tā kā Dievam tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un es vēlos nolasīt kādu citātu no Eldera Rasela M. Nelsona. Viņš ir diemžēl mormonis, bet citāts pats par sevi ir ļoti labs. Un viņš saka, ka cilvēki, kuri izvēlas, un tā ir izvēle, strādāt 7 dienas nedēļā, būtībā ir vergi. Darbam vai naudai, bet viņi tomēr ir vergi. Miljonārs, kurš strādā 7 dienas nedēļā, ir bagāts vergs. Izraēla tauta, būdama verdzībā, strādāja katru dienu, bez atpūtas, bet Dievs vēlējās viņiem dot brīvību, atbrīvot viņus no šīs verdzības. Un par to ir sabats, par to, ka tu vari būt brīvs un ka tu neesi vergs. Un vācu vecās derības pētnieks Hans Walters Wolfs raksta par sabata balsu šādi. Šeit vispilgtāk atklājas, ka baušļi ir īsts ieguvums, gluži kā laba un patīkama ārsta recepte. 7. dienā ar tīru sirdsapziņu tu vari neko nedarīt. Tu vari būt slings pēc pavēles. Un sāk tā ir pavēle atpūsties. Un vajag atpūsties ne tikai mums saistībā ar sabatu, un nevis tikai tev, bet arī cilvēkiem tev apkārt. Jo sabata balsī bija teikts, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, kalponai būs darīt kādus darbus. Un tādēļ arī mums jāpadomā, kur mēs nodarbinam citus, vai citi var atpūsties. Tie ir sabiedriskās iestādes darbinieki, ēdinātāji darbinieki, jo tu visi kristieši saka, baigiet sabatā, bet visi iet uz kafejnīcu, un tad citam jāstrādā. Bet sabats ir kaut kas tāds, pie tā es vēl pieskaršos, bet ka mēs visi kā ģimene varam būt kopā, kā draudze varam būt kopā, varam uzaicināt kādus cilvēkus, un vislabākais ir, ja tu jau sestdienā esi tam sagatavojies. Tad svētdiena ir tāda ļoti mierīga, skaista, tāda laba, priecīga diena. Un šie svētki, sabata svētki, pēc arī Mūzes likuma, viņi sākās ar dievkalpojumu. 3. Mūzes 23.7. rakstīts 1. dienā, lai jums ir svēta sapulce, nekādu darbu jums nebūs darīt. Tādēļ sabata atpūta nenozīmē visas dienas atpūtu gultā. Dievkalpojums ir neatņemama sabata sastāvdaļa. Jūdiem tā bija sestdiena, vai ir sestdiena, bet mums, kristiešiem, tā ir svētdiena. Bet es nebūtu godīgs, ja es paliktu tikai šeit un tā runāt par veco derību, jo jaunā derībā tā tas ir, ka sabats netiek uzspiests. Tas tiek arī pacelts, tā jēga tiek izklāstīta, bet Jēzus vai mācekļi neuzsver sabata nozīmi tik ļoti kā citus baušļus, kā citur, kur viņš parādītos. Mums tiek Bībelē jaunajā derībā parādīti visi baušļi, izņemot šis. Un tas īstenībā ir labi, jo tam būtu jānāk no priecīgas sirds, labprātīgi. Tas pats ir arī ar ziedošanu. Ziedošana arī vecajā derībā bija obligāta, bija priesteri, un jaunajā derībā viņa nav obligāta, bet Pāvils saka, ka priecīgu devēju Dievs mīl. Un ka ir svarīgi saprast, kāpēc mēs dodam draudzēm vai cilvēkiem vai kā citādāk. Tas nepadara tāpēc, ka tas nav uzspiests par sliktu, bet tieši pretēji. Tas pārvērš no tāda ārējas likumu ievērošanas, kas kādreiz bija vienkārši uzspiesta, obligāti jādara, uz iekšēju paklausību.
Tas pavisam citādāk. Un tad galvenie panti, kas jaunajā derībā atceļ sabatu, ko cilvēku varētu teikt, ir Kolosiešiem 2.16. Tur ir teikts, tāpēc, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ, vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum. Un Romiešiem 14.5 arī ir līdzīgs pants, un tur arī Pāvils saka, dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro tam kungam par godu, kas ko ēd to tam kungam par godu, jo viņš par to pateicas Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara tam kungam par godu, jo arī viņš pateicas Dievam. Un te ir teikts, ka visas dienas ir vienādas, ka nav tādas īpašākas dienas. Un tas vienkārši parāda, ka tas nav obligāts likums. Tas tagad nav obligāti jādara, bet vai tas tādēļ padara to par sliktu, par nejēdzīgu? Un tad par to mēs tālāk runāsim. Iedomājies telefonu, kurš darbotos tikai trešdaļu no laika, kurš katras 3 stundas būtu jāuzlādē, reizēm tas strādātu ātri, reizēm lēnu, un reizēm nestrādātu vispār. Un ik pa laikam būtu jāizlaiž šķidrums un tā tālāk. Un es tikko aprakstīju līdzīgi cilvēku, kāda esam mēs, bet šādu preci, vai ne, neviens nepirktu. Neviens nevarētu tādu pārdot, ka tu nezinātu, vai tu tik daudz par viņu grūpēties, kad saprastu, no tādas preces nav jēgas, no tāda telefona. Un nes kāpēc, kad mēs skatāmies uz mums, uz cilvēkiem, tad mēs gribam būt kā šīs ierīces, jeb kā mašīnas. Bet mums ir nepieciešams mazgāties, mums nepieciešams atpūsties, paēst, lai varētu tad pienācīgi strādāt. Un es neesmu pret slinkumu, to ir svarīgi pateikt, tāpēc nepārprotiet, ka jaunieši vispārējie ir smagi jāstrādā. Vai tas ir 6 dienas darbā, vai 5 dienas darbā un 1 dienu darbojoties pa mājām vai kā citādāk, bet 6 dienas nedēļā ir kārtīgi jāstrādā. Es arī jūs jauniešus mudinu, strādājiet, pelniet naudu, kamēr jūs vēl variet, dzīvojiet lēti, bet iekrājiet kaut ko kādam dzīvoklim nākotnē, lietām, kuras jums tiešām būs vajadzīgas. Tā kā strādājiet, izmantojiet šo laiku, jums ir daudz brīvā laika, noteikti dariet jēdzīgas lietas. Tā kā es neesmu pret slinkumu. Bet tas, kas mums tiek prasīts, ir arī apstāties kādā brīdī. Un tādēļ, kā mēs varam sabata dienu svinēt? Priekš mums lielākai daļai tā būs svētdiena. Saprotu, visiem tas nav iespējams, ir dažādas profesijas un citādāk. Man vairāk reizēm tā ir pirmdiena, tas arī atšķirās, tas mainās reizēm, bet ir svarīgi, ka tev ir kāda diena, kur ir īpaša diena, kur pie kuras tu sagatavojies. Un parasti sabats sākās no iepriekšējā vakara vakariņām līdz nākamās dienas vakariņām. No vakariņām līdz vakariņām. Un jūdi tas, ko viņi darīja, tādēļ viņi iepriekšējā vakarā viņi jau sagatavojās. Viņi sataisīja ēdienus, satīrīja māju, izplānoja, ko darīt, vai vienkārši izdarīja visu, lai maksimāli neko citu nevajadzētu darīt. Un ja tu svētdienā piecelies un saproti, tev no vēsta, tev nekā nav, tu nesi gatavs, tad sabatu būs grūti izbaudīt. Vai arī tas pats, ka tu centies izdarīt visus darbus, kas ir jāizdara līdz svētdienai, līdz šim sabatam, ka viss ir izdarīts, lai vismaz tādā dienā tu vari atpūsties. Un arī tad, kad es biju studiju laikā, kad studēju, es arī svētdienās nekad nemācījos. Varbūt, ka es svētdienas vakarā drusku pamācījos, kad jau sabats jau bija beidzies. Bet pašās svētdienās mēs bijām draudzē, bijām ar cilvēkiem, bet nekad nestudējām. Otrakārt, ir svarīgi atpūsties no darba un mājas darbiem sabatā, pat ja tie tev patīk. Svētdienās nevajadzētu būt tādai ziņai mūsos iekšā. Manī bieži ir vēlme kaut ko darīt. Es nevarēju, man kādreiz bija grūti ar to sabatu, man bija grūti nosēdēt, vienkārši būt mājās.
vai kādas lietas darīt, likās, ka ir jāskrien, kaut kas jāpadara. Bet mums ir jāiemācās svētdienā to nedarīt, ka svētdiena nav tā diena. Un trešais punkts ir atpūties no darba tā, it kā tas būtu padarīts. Sanāk, izplāno lietas, izdarīt, cik iespējams visas lietas, bet atpūties tā, it kā tas būtu izdarīts, pat ja nav viss izdarīts, jo reti kad pilnīgi viss būs izdarīts. Un tad atpūties arī no domām par darbu, vai par skolu, par universitāti, vai kas tas būtu, vienkārši noliet šīs domas malā, cik vien iespējams. Nākamais ir atpūtināt savu prātu, un, kā es minēju, arī citus cilvēkus, nenodarbināt citus cilvēkus, bet, lai šo izdarītu, man liekas, tas ir nepieciešami, ka mēs noliekam malā mūsu ierīces, kur mums cilvēki arī var sazvanīt vai raksta, reizēm tad arī darbs ienāk, bet izslēdz savu telefonu. Un, tici man, daudzas lietas var pagaidīt līdz pirmdienai. Nekas traks nebūs. Bet šī ir tā diena, kur tu vari nelietot sociālos tīklus, atpūsties no kādiem video bezjēdzīgiem, no kā tāda, vienkārši atpūtināt prātu. Jo mēs zinām, mēs varam visu dienu nosēdēt ierīcēs, nogulēt dīvānā, bet justies noguruši. Justies tā, kā mēs neesam atpūtušies. Bet sabats ir tā diena, kad mēs varam būt mierīgi, varam iziet dabā, izbaudīt Dieva radību, sadraudzību ar cilvēkiem un tam līdzīgi. Vēl viena lieta, ko piedomāt, ir atpūsties no lietu iekārošanas. Un tas arī iet kopā ar prātu, bet sabatā mums nevajadzētu iet iepirkties. Un nevajadzētu arī telefonā kādas lietas aplūkot, par kuras noņem mūsu prātu un kuras liek mums mudināt strādāt. Ka mēs redzam kaut ko un mums sagribās un saprotam, nav naudas un jādodas strādāt, tas nav labi. Mums ir sabatā vajadzētu nomierināties un iet pie Dieva, veldzēties Dievā. Un šis ir pēdējais, ir meklēt mieru Kristū. Jo svētdiena ir tā diena, kad mums ir iespēja šis sabats būt kopā ar Dievu, ar citiem cilvēkiem dievkalpojumā. Reizēm sabats var šķist tā kā nasta. Liekas tāds kā traucēklis, jo mums ir diezgan grūti izprast. Bet interesanti, ka sabats visvairāk līdzinās Ziemassvētkiem. Un vai to Ziemassvētku liekas par nastu? Nu nē, vai ne? Mēs visi gaidam Ziemassvētkus. Bet Ziemassvētkos arī mums pārsvarā ir brīvdiena, mēs sanākam kopā kā ģimene, mēs priecājamies, mums ir vakariņas, mums ir svētki, un sabatam vajadzētu būt kaut kam ļoti līdzīgam. Ka mēs aizjam uz baznīcu, mums ir dievkalpojums, tad mēs esam ar savu ģimeni kopā. Var dziedāt kādas dziesmas, iziet arī ārā, vienkārši priecāties, atpūsties. Un ja tev nesanāk, Ziemassvētki diemžēl reizes gadā, bet ja to nesanāk šis sabats, viņu tā ievērot, tad tur mēģināt nākamreiz un skatīties, kur tas tevi aizvedīs. Jo galu galā mums ir jāsaprot, ka sabats, tas ir uzticības jautājums. Pauls Lašers teica kādā raidījumā, man patīk tas citāts, viņš teica, ka pārkāpt sabatu nozīmē pasludināt savu neticību Dievā un viņa raksturā. Tā ir domāšana, ka ja es nestrādāšu vairāk kā Dievs pavēl, tad viss izjuks, kas patiesībā nozīmē, ka es neuzticos Dievam gana, lai atpūstos. Un tādēļ, ja tu neievēro sabatu, tad tu esi mazticīgs, tev trūks ticības, ka Dievs par tevi parūpēsies. Un to arī domā Izraēla tauta un daudz citi, un likās, jā, bet man ir jāstrādā, bet ja tev ir ticība, tad zināja, ka Dievs parūpēsies. Un galu galā, kā lai mēs tad strādājam un esam par svētību, ja mēs esam izdeguši, ja mums vairs nav spēka, ja ir burnauts. Un tādēļ es tagad pārslēgšos un mēs parunāsim par kādām lietām saistībā ar burnautu un mūsdienu tādu kultūru. Un šis tad būs no tās grāmatas, par ko esmu jau kādas reizes minējis, kas saucās To Hell with the Hustle, vai Pie velna ar rukāšanu no Jeffersona Bethesda, laba grāmata. Bet jā, tā, kad sākās industriālā revolūcija, cilvēki domāja, ka viņiem būs jāatrisina liela problēma, un tā būs, ko darīt ar brīvo laiku. Bet, cik mēs zinām, tas tā nenotika.
ka brīvais laiks tāpat mums tagad ir maz. Un tas tādēļ, ka pirms tam cilvēki arī strādāja, lai uztaisītu lietas, bet tagad cilvēki strādā, lai uztaisītu sevi. Respektīvi, cilvēki liek savu identitāti tajā, ko viņi dara, un liek savu lielāko mērķi atrast darbu, kurš viņus piepilda. Un tādēļ īpaši arī mileniāļi ir izdeguši un jūtas vientuļi. Un tādēļ rukāšana nav risinājums. Tā vienkārši nav risinājums, mēs redzam, laika mums vienmēr būs gana, mēs dabūsim lietas, bet tās lietas saplīs, mums vajag jaunas lietas, un tādēļ mums nepārtraukti vajag strādāt, lai uzturētu visu to jaunāko, kas iznāk līdzi. Un Jēzu mēs varam padomāt, viņam bija jāizglāb visa pasaule, bet mēs Bībelē neredzam nekur, ka Jēzus būtu steidzies. Nevienā vietā mēs neredzam, ka viņš būtu skrējis, un šķietam izskatās, ka viņam vienmēr pietika laiks visiem. Kad viņš reiz ciemos pie cilvēkiem, uzklausīt cilvēkus, pie viņa, kaut arī viņam pūļi bija apkārt. Viņš pat ir vietas, kur viņš centās slēpties, nerādīties cilvēkiem, jo viņš vienkārši bija tik populārs, bet viņš nesteidzās. Viņam bija savs uzdevums. Un tā lieta ir tāda, ka mēs tiekam veidoti, vai mēs to gribam vai nē. Un vienkārši mērķu nospraušana, tā nav pareizā atbilde. Jo, piemēram, mērķis būtu, tagad es ievērošu visus sabatus svētdienās. Tas ir tā ir mērķu nospraušana. Bet pārveidošana būtu tāda, ka es kā kristietis, es ievēroju sabatu. Piemēram, atlēts sporto. Viņam nevajag nolikt mērķis sportošu nedēļu. Vai, piemēram, kristieši negrēko, viņi lūdz, viņi lasa Bībeli, viņi ir dāsni un tam līdzīgi. Bet mērķu nospraušana, tas, kas mēs bieži dzīvojam, mums vajag nospraust visu laiku mērķis un tā. Pirmkārt, tas vārds tikai salīdzinoši nesen nāca. Kādreiz cilvēki nebija tāda vārda vispār mērķis. Cilvēki vienkārši darīja lietas, un viņiem sanāca tās lietas, jo tas bija tas, kas viņi bija. Bet tad, kad mēs nospraužam mērķus, un mums nesanāk šie mērķi, mēs jūtamies slikti. Un tas ietekmē visu pārējo mūsos. Un tādēļ svarīgāk būtu jautāt, kas es vēlos būt, un kas, mēs varam skatīties, kas mani veicina uz tādu būt, bet ne tik ļoti nospraust mērķus, bet skatīties, kas tas ir pa dzīvesveidu, jo abi divi cilvēks, kurš noskries 10 kilometrus, ir vienādi. Viens uzlika mērķi noskriet 10 kilometrus, otrs teica, es vienkārši skrienu katru dienu, jo es vēlos būt fiziski izturīgs vai gribu skriet. Un viņi abi kādā brīdī noskries 10 kilometrus. Bet tas otrs pēc šo 10 kilometru noskriešanas turpinās sportot. Tas pirmais varbūt beigs. Tas tā varētu būt, un tādēļ tas jautājums par to, kas es vēlētos būt. Un arī vai es vēlos kā kristietis būt tas, kas vienkārši ievēro sabatu. Kas ir tās lietas, kuras mūs veido? Un mūsdienās viena no tādām teorijām saistībā ar burnautu, kāpēc cilvēki jūtas tik izdeguši un dzīve liekas tik pelēka, ir informācijas un arī dopamīna dēļ. Mums ir ļoti daudz informācijas. Par visu mēs katru dienu saņemam informāciju, bet padomājiet, mums ir informācija par uzturu, par enerģiju, par mērķu uzstādīšanu, bet tad rodas jautājums, kādēļ tad mēs vēl neesam supercilvēki? Un varbūt atbilde ir tajā, ka mēs neesam tam paredzēti. Un sakal piemērs par telefonu, ka mēs neesam mašīnas. Un informācija, visi sociālai tīkli, viņi ir tik problemātiski, tik bieži, jo mēs visu laiku redzam kādu labāku, skaistāku, atletiskāku, muzikālāku versiju par mums. Un tas mūs iekšēji bieži iznīcina, ja mēs tur esam. Un šis veicina burnautu, jo mērķi visu laiku aug. Tā jābūt bagātākam, izskatīgākam, jābrauc uz, skaistākām vietām un tam līdzīgi. Tu vienmēr aug un tu saproti, tev nekad nebūs gana, tu nekad nevari apstāties. Visu laiku tik jāturpina. Un kādreiz cilvēki domāja, ka kokaīns bija labs, arī ka smēķēšana bija laba. Un vai mūsdienās sociālajie mēdīji nav kaut kas līdzīgs šim? Un šis cikls ir vienāds, un tas parasti izskatās šādi. Pirmkārt, tad, kad tā lieta ienāk tirgū, visi saka, ir forši.
Tā ir baigali labā lieta. Pēc kāda laika viņi saka, tā ir labākā lieta, kas ir, bez tās nevar iztikt. Saka, tā ir vēl labāka lieta, kas vispār super, kā bez viņas var dzīvot. Bet tad pēc laika cilvēks saka, jā, tā ir labākā lieta, bet, laikam, tomēr nāk man par sliktu. Un vēl pēc kāda laika saka, pavisam noteikti, tā nāk man par sliktu, tādēļ man to vajadzētu ierobežot. Un, diemžēl, mūsdienās šī informācijas pārēšanās kultūrā ir akceptēta. Un tādēļ daudz neredz to kā problēmu. Kādreiz cilvēki varēja lasīt 3 stundas no vietas, bet mūsdienās katras 10 minūtes ir jāpārbauda telefons. Un šo mēs varam ietekmēt. Es arī bieži redzu vilcienā, ja kāds lasa grāmatu vai es lasu grāmatu, tad arī man gribas vairāk lasīt grāmatu. Un tas uzliek tādu spiedienu, bet ja visi apkārt skatās telefonā, tad visiem liekas, ka tas ir normāli. Bet mēs nevaram vienkārši uzlabot sevi ar informācijas daudzumu. Tas pārsvarā tas, kas notiek, tas mūs nomāca. Jums ir pārāk daudz, mēs paliekam atkarīgi no informācijas. Bet kopumā mums kā kristiešiem būtu jāuzdod svarīgākais jautājums, vai tas, ko es skatos, klausos un tā tālāk, palīdz man kļūt līdzīgākam Jēzum. Vai tas mani veido un gatavo mūžīgai dzīvē, vai es vienkārši izniekoju savu laiku visās lietās. Un tādēļ es bieži runāju par video spēlēm un sociālajiem tīkliem, jo man tiešām liekas, viņas vairāk kaitē kā palīdz. Labāk būtu sanākt draugiem kopā, būt vienā telpā, nevis atsevišķi ar austiņām virsū un runāties vai ko darīt, ko mēs saucam par socializēšanos, bet kas nokauj mūsu miesu un tā tālāk palīdz. Tāpēc kādreiz es pats to daudz biju lietojis, bet tagad esmu diezgan pret to visu. Un tagad es vēlos parunāt par robežām. Personīgā un individuālā brīvība ir kā vēzis. Saknē tā bija laba, tā bija domāta, lai izbeigtu tirāniju, bet tas kļuva par elku. Tagad cilvēki grib dzīvi bez robežām. Bez visām robežām, un viņi tic, ka īsta laime ir sasniedzama tad, ja tiek noņemti visi limiti, bet mēs par to dārgi maksājam. Mēs tagad dzīvojam, domājot, ka atbilde visam ir rukāšana un dzīšanās pēc brīvības, pēc savu vēlmju sasniegšanas. Un šis tiek kulturāli tolerēts un pat slavināts. Mēs redzam, ka tas cilvēks vienkārši iznīcina. Un robežas ir domāts, lai mūs pasargātu. Tās ir kaut kāds arī skaists un brīnišķīgs. Un piemērs arī ir, kāpēc Dievs radīja laulību un kāpēc sākās seksuālā revolūcija. Tas mērķis bija tieši nost ar šīm robežām, un mēs redzam, kādas sekas tas radīja tik daudz cilvēku dzīvēs. Un šī rukāšanas kultūra neatšķiras ar šo. Tā pārsniedz limitus. Viņi saka, strādā vairāk, un tu būsi miljonārs pirms 30 gadu vecumam. Bet tieši pretēji īsta brīvība ir limitos, ka mēs dzīvojam pēc kāda konkrēta Dieva radīta plāna. Un mēs galu galā beigās nevaram sasniegt tos mērķus, kurus mēs gribējām, mēs nekļūstam par miljonāru pēc 30 gadu vecuma, līdz 30 gadu vecumam, ko tad? Kas tad būs ar mūsu dzīvi? Un mēs noņemtu no sevis šo slogu, šīs lietas un saprastu, ka sadalītu arī prioritātes, nosprostu, kas ir tiešām arī labs, kas mums ir vajadzīgs, tad mēs redzētu, cik tas ļoti mūs atbrīvotu. Tad, kad industriālā revolūcija sākās, cilvēks sāka ražot lietas, tika ražots konvejers. Un tas izmainīja daudzas lietas, bet tas arī izmainīja mūsu domāšanu. Jo konsumerisms, tiekšanās pēc lietām, kļuva par jauno dievu. Un bija tāds citāts, kur bija teikts, mums ir jābīda Amerika no vajag kultūras uz gribu kultūru. Un tas ir ietekmējis mūs visur. Arī kristietība ir kļuvusi par konvejera kristietību. Atved draugu uz baznīcu, viņš iziet cauri visām programmām, kas tur ir, un viss ir ok. Nokristam, izdaram visu, kas jāizdara, un viņš ir savējais. Tas viss nav slikti, bet mums jāsaprot, ka mēs esam kaut ko iemainījuši. Un bieži vien ir labi, ja mēs apzināmies, ka tas mūs ietekmē un kā tas mūs ietekmē. Piemēram, privātuma ziņā mēs lielākā daļa nepazīstam savus kaimiņus. Ja mēs ejam uz veikalu,
mēs nepazīstam preču ražotājus. Kādreiz mēs varējām tirgu nopirkt lietas vai samainīties. Mēs esam kļuvuši pašpietiekami, kas varētu teikt ir labi, bet tajā pašā laikā mēs esam daudz vientuļāki. Mums vairs nav vajadzīgi citi cilvēki. Mums ir Barbora, Bolts, Amazons, policija, attālinātie darbi, kas izdarīs visu, kas mums atvedīs ēdienus, apsargās mūs, mēs strādāsim, mums pat nevajag iziet no mājas. Un, ja tā padomā, tad 2 paudžu laikā mēs esam izmainījuši visu tanī, kā mēs dzīvojām. Un tādēļ būtu labi apstāties un padomāt par to, kā mums veicas ar šo un kā tas mūs ietekmē. Un ja tev liekas, vai tu prasi sev, es taču nepārstrādājos, nav tik traki, es jau tieku galā, bet es gribu prasīt, cik daudz kafijas tu dzer dienā vai enerģijas dzērienus. Jautājums, kāpēc mums tagad viņi vispār ir vajadzīgi? Jo kādreiz cilvēki varēja iztikt bez šī visa, bet tagad, liekas, mēs bez kofīna nevaram izturēt vispār dienu, nedzerot entās kafijas vai enerģijas dzērienus. Bet kādreiz cilvēki varēja. Un tagad arī daudz lielās par to, cik viņi maz guļ, cik viņi daudz kafijas dzer un cik viņi daudz strādā. Un es teiktu, tās nav lietas, ar kurām lielīties, bet kaunēties. Jo tas parāda vienkārši, ka tev nav robežu un prioritāšu. Vai arī tev ir cits dievs, nauda. Un tā nav lieta, ar kuru lepoties un uzupurēt savu veselību uz šī visa. Un George Millers, man ir raidījums par viņu, tāds dievbijīgs vīrs, viņš teica, ka svarīgi ir disciplinēt sevi, agri iet gulēt, lai varētu piecelties un lūgt. Nevis kā to tad šī rukāšanas kultūra saka, celies 5 no rīta, guli 4 stundas dienā, pat ja tu neesi izgulējies un tā tālāk. Bet tas neko nedos, jo tu būsi noguris. Un Spērģens teica, ka ir nepieciešams čakli gulēt, lai varētu čakli strādāt. Un jums pusauģiem jauniešiem ir nepieciešams vairāk gulēt, kā man tādam pieaugušākam cilvēkam, jums ir daudz vairāk, kā jums liekas. Un daudzi pusauģi dabū par maz miega. Viduvēji, saka, pusauģiem vajadzīgi 10 līdz 12 stundas miega. Un tas aklapēsums samazinās. Bet, ja tu vienmēr piecelies noguris, tad ir jāpaprasa, kādēļ? Kas ir pa problēmu? Vai tu iznieko savu laiku, kāpēc nevar aiziet normāli gulēt? Vai tas ir ierīces vai kas cits? Un sabats, tā ir tāda iespēja vienkārši piebremzēt, pateikt visam nē. Un rodas jautājums tev, vai tu vari vispār būt klusumā, mierā, viens pats. Un daudzi nespēja. Daudz vieglāk ir būt darbībā, jo esot viens pats, tu saskaries ar savu patieso es, ar savām domām, ar savu prātu, kas notiek, bet tieši šis mums ir vajadzīgs. Jo klusumā mēs tiekam konfrontēti ar neko, ar mums pašiem, un tā ir ideālā vieta, kur augt, un arī satikt Dievu, un satikt mūs. Un interesanti, ka pirms Jēzus sāka savu kalpošanu, likās, viņš tiek kristīts, viņš tiek svētā gara svētīts, un tūlīt viss sāksies, un viņš tiek aizsūtīts tūkstnesī uz 40 dienām. Un tas liekas pilnīgi neloģiski. Bet nē, šis tūkstnesis bija vajadzīgs nevis tikai, lai viņu kārdinātu un pārbaudītu, bet priekš viņa paša, lai viņš augtu, lai viņš sagatavotos, jo tas tieši notiek klusumā, ka mēs sastopamies ar Dievu. Un tādēļ sabatā ir iespēja pateikt nē. Tā ir nē diena, kad tu pasaki visam citam nē. Un ir svarīgi spēt šo pateikt. Daudzi no mums mēs nemaz nezinām, kāds ir teikt nē, ja mēs visam sakam jā. Un ir jāsaprot, ka tāpat kā tas nav gudri, runājot par finansēm, kad tu iztērē visu savu naudu, kas tev ir, līdz mēneša beigām, vai ne visi saka, nē, taču vajag kādu rezervi, vajag atstāt kādu rezervi naudas, un tu nevar zināt, kas būs vajadzīgs, bet kādēļ mēs tā nedomājam ar laiku? Jo mums ir starpības starp to, cik mēs varam nest, kāda ir arī mūsu nasta un kāda ir mūsu kapacitāte, cik mēs varam panest. Un ja šī nasta paliek lielāka par kapacitāti, tad ir burnauts, tad mēs izdegam. Bet tā ir svarīgi turēt viņu vienmēr zemāk, kā šo. Skatīties, man tagad būs par daudz un ielikt laiku mieram, un sabats tieši tam ir arī paredzēts. Un arī Jēzus, viņi ievēroja sabatu. Cik viņi varbūt neievēroja tā, kā to farizēji gribēja,
bet viņi ievēroja sabatu, viņš neskrēja. Un viņam sanāca, tu esi izdarīja, pat būs, esot pasaules glābējam, arī glābt pasauli. Tādēļ mums ir jācīnās, lai pateiktu nē. Un tas ir daudz grūtāk nekā pateikt jā. Un viena lieta, tu saki, varbūt jā, es saku nē, bet no kāda avota tu to saki? Ja tu saki nē tādēļ, ka to kalendārs ir pilns un tu fiziski nevari pateikt jā, ko arī tu gribētu vai nevarētu pateikt nē, tad tas ir citādāk, kā pateikt nē, tāpēc, ka tev ir tur brīvs vakars, bet tu nevēlies viņu aizpildīt, jo tu vēlies viņu atstāt vai nu sev, vai nu ģimenē, vai sadalīt prioritātes. Šīs ir divas atšķirīgas lietas. Mēs visi alkstam dziļumu, pilnību, piepildījumu, jēgu dzīvei, tādas skaistas atmiņas, kuras mums paliek prātā. Un sabats tas tāda brīnišķīga iespēja, kur to var piedzīvot. Jo tad tieši tās atmiņas, ka tu vari būt kopā ar cilvēkiem, jēdzīgās sarunās, neiztērējot laiku, un liekas daudz vairāk paliek prātā, kā vienkārši tādi tukši pavadīti vakari. Mēs atrodam tādu piepildījumu, neskrienot, atpūšoties, esot mierā ar Dievu un esot dziļās attiecībās ar citiem. Un priekš šī ir vajadzīgs izbrīvēt laiku, tādu patiesu laiku, kur mēs varam sajiet un veidot attiecības. Tādēļ es vēlos tevi izaicināt. Es centos ļoti ātri šo pateikt, un šī ir gara tēma. Iesaku šo grāmatu arī tad noklausīties vai izlasīt. To Hell with the Hustle, tur ir daudz dziļāk un vērtīgāk, bet ir daudz dažādu grāmatu saistībā par sabatu. Bet es vēlos tevi izaicināt. Uz kādu laiku vismaz paņem tādu izaicinājumu, bet uztaisi savā telefonā, tiem, kam ir iPhone, ir tādi fokusa režīmi, bet sabata fokusa režīmu. Nobloķē visas nesvarīgākās aplikācijas, tur izdarīt Siri shortcuts un citādāk. Tur ir uzlikt, kad tiek nobloķētas visas aplikācijas. Un arī zvanus no visiem, piemēram, izņemot vecākiem vai kādiem patiesi svarīgiem cilvēkiem. Un šī dienā nebeigt no garlaicības. Satvert to. Nolikt ierīces malā un apzināti izslēgt visu telefonu, lai viņš to nezvana, neraksta, neskaties nevar vaļā, nec WhatsApp un neko, cik iespējams, ja tas nav obligāti nepieciešams, bet nebeidz no garlaicības, bet satver to. Varbūt lasi kādu grāmatu, iziej pastaigāties, izbaudi dabu, paklausies tagad brīnišķīgi putni čivina katru rītu. Vienkārši esi klātesošs vienu dienu nedēļā. Atļaujies izgulēties, darīt lietas, kuras tevi piepilda, kur tu vari neskriet. Un tie, kas mēs esam pieauguši, tā ir diena, ko mēs varam pavadīt ar bērniem. Un mēs arī ar ģimeni esam pāris reizes bijuši pārgājienos, tagad pirmdienās, bet vienkārši paņemt somas, aizbraucot ar vilcienu vai kur citur ar autobusu, kā ģimeni ar mašīnu, uztaisiet ugunskura visi kopā pēc baznīcas, vai uztaisiet ciemiņus mājās pie sevis, vai kā citādāk, un izbaudiet kopīgi laiku visi. Var aplūkot kādas bildes pieredzētās, kas ir, tādas, vienkārši, un es domāju, no tā sakrāsies tādi skaisti notikumi, skaisti brīži, kuri paliks prātā vēl pēc gadiem. Bet ja mēs veltīsim tādu vienu īpašu dienu priekš ģimenes, priekš sevis un priekš Dieva. Un tad nākamajā dienā tad būs atkal spēks un motivācija iet un strādāt un darīt visu pārējo, kas ir jādara. Paldies, ka klausies šo raidījumu. Ja tevi iedrošinās šis raidījums, tad aizsūti arī kādam, kuru tas varētu iedrošināt. Un droši tur atstāt man atsauksmi vai ideju nākamajām tēmām, apmeklējot mājaslapu ej.uz/slīpsvītra vērtību kompas. Lūksim. Es lūdzu Dievs to par šiem jauniešiem, par visiem klausītājiem, par tiem, kuriem varbūt ir bezspēks un izdegšana, un kuriem varbūt pat ir grūti izkāpt no gultas. Un es lūdzu arī par tiem, kuri visu uzupurē savas karjeras vai panākumu vai naudas dēļ. Dievs tiešām rādi mums visiem ceļu, pa kuru iet, un uzrāda arī to, kā mēs varam svētīt šo sabata dienu,
kā mēs varam veltīt vienu īpašu dienu tev un saviem tuviniekiem, un kā mēs varam sadalīt prioritātes. Tiešām teikt nē tam, kas nav arī tik svarīgs, lai mēs paši varētu izdzīvot un darīt to, uz ko tu mūs aicini, Dievs. Tas lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.